Šodien diena pludmalē. Esam pilsētā Salū. Tas ir nepilnas 15 minūtes braucienā no pilsētas Taragonas. Skaista vieta, klusa, mierīga, tīra pludmale. Un no Barcelonas varētu būt kādas nepilnas 2 stundas. Iesaku, nebrauciet uz Barcelonas pludmali pilsētas centrā, kas ir, bet atbrauciet uz Taragonu vai Salū pludmali. Šeit ir miers, klusums un nav to cilvēku pūļu. Paskatieties, cik plaša zona. Te var kārtīgi atpūsties. Te ir arī bērniem atrakcijas, šūpoles, dažādi citādāki spēļu laukumiņi. Te ir ko redzēt. Skaista pludmale. Cilvēku te nav tik daudz. Pludmalē vispār ļoti maz. Paskatieties, cik plaša zona. Te var izvēlēties, gulēt, kur vien gribās. Te ir ļoti daudz vietas. Atbraucām no Taragonas. Ļoti ērti, ar vilcienu ātri. Ar kājām no stacijas gan bija jāatnāk kādas minūtes 20. Bet nav ceļš grūts. Pa ceļam arī ir skaisti skati. Un šie te burti, kas ir pie pilsētas, pie pludmales, ir skaisti. Skaista, tīra pludmala. Ļoti plaša. Šodien vējš, bet ir arī saulīte. Nekāda vaina. Jā. Tālumā var redzēt prom kalnus. Skaista vieta, jā. Nu, ot, lūk. Jāaiziet, jānopērk kāds suvenīriņš. Jābrauc apakaļ uz Taragonu, vēl jāizstaigā tur. Bet jā, šeit ļoti saulainā dienā tiešām ir vērts šo pludmali apmeklēt. Ļoti skaisti. Man ļoti patīk tie burti. Skaista vieta. Iesaku. Ar vilcienu tas nav tik sarežģīti. Viss ir parādīts, uzrakstīts. Un katrā gadījumā var arī pajautāt kasē. Nu, spāņiem ir tā kā ir ar to angļu valodu, bet viņi cenšas. Ja tu viņiem pretī smaidi, viņi runā, jā. Nekāda vaina. Līdz šim esmu iztikusi ļoti labi ar angļu valodu. Jā. Šī mums jau ir 3. diena Spānijā. Vakardien bijām Barcelonā. Visu dienu izstaigājām. Šodien šajā pilsētā, un tad aizbrauksim vēl apakaļ uz Taragonu pastaigāt, protams. Nu, ot. Skaista vieta, vai ne? Jā. Lūdzu, uzspied subscribe, abonē. Subscribes nav jāmaksā, tas ir pa brīvu. Un uzspied laiku šim video. Paldies tev! Tiekamies nākošajā video droši vien. Kaut kur atkal citur Spānijā droši vien. Iespējams, ka vēl Taragonā.